visi īstenībā ir priecīgi un nekāda kaita nav nodarīta. Gads ir Riņķī, un mēs atgriežamies ar T-Studio sarunām. Persils, jūs mūs dzirdēsiet noteikti. Kas šie puišiem, kāpēc šie pasākumi ir tik labi? Nezinām par mūsu nākamajiem pasākumiem. Kā jūs iemācīties dīdžejot? 9 stundas kopā spēlējām. Jūs paši arī veidojat kāds mūziku? Mēs principā vedām pilnīgi visu. Skatos arī ļoti labi sanāk. Gribētu to nišas mūziku paspēlēt. Hausīgāk, tekausīgāk mūzika. Pats sāku dīdžejot 2008. gadā jau. Ko? Jaudīgi. Saruna. Daudz. Čau visiem! Gads ir Riņķī, un mēs atgriežamies ar T-Studio sarunām. Man ir patiesi prieks jūs atkal šeit visus redzēt. Mēs turpināsim ar T-Studio sarunām, kas zina arī cita apskata būs redzama mūsu YouTube kanālā. Un vasarai pienākot beigām, es esmu aicinājis vienu no skaļākajiem duetiem šajā brīdī, Gustavu un Emīlu no Penthouse. Čau! 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 Kā vasara? Jaudīgi, bez pasākumiem rīkotiem. Pēdējais bija pavasarī. Nākamais rudenī, tā kā vasara ir bijusi tāds bišķiņ off no pasākumiem, vairāk on uz citām lietām, jā. Tie, kas jūs nepazīst, pastāsties sīkāk, tad jūs esat zem pasākuma aģentūra un arī nodarboties ar video lietām. Kā šis te Penthouse kāliņa vispār koncepts sākās? Nu jā, principā mēs oriģināli sākām darboties ar video production, kas pārstāv uz reklāmām vai mūzikas video un tādām lietām. Bieži vien arī, man liekas, mūzika mums abiem vienmēr bijusi kaut kur fonā tieši elektroniski, kā es atceros pēc kaut kādām montētām naktīm arī mēs. Arī ilgāk pasēdējām dažreiz vienkārši klausoties mūziku, un vienā brīdī radās tāda naturāla ideja. Gribētu uztaisīt pasākumu, kāda ir tāda sajūta, kas nav šajā pilsētā. Un ir tāda hausīgāk, tekausīgāk mūzika, man liekas, ko arī tik bieži nevar dzirdēt, kas tas. Es arī dzirdu daudz tādus elektro vaibus iekšā, tieši jūsu setos. Es esmu bijis tikai divos pasākumus, Penthouse 5, kas bija Hanzas, bet es nebiju vienam no pirmiem, kas bija jākal Philosopher Residence. Jā, te bija viena no pirmajām, jo tev otrais. Neesam bijuši. Jā, tas bija kaut kas. Mēs bijām Andrejsalā Imagine studijā, un tur mēs tā kā sākām, mēs kaut kā nosačojam, man liekas, to mūzikas žanru, ko mēs spēlējam. Mēs sākām ar kaut kādu afro hausu vairāk un tādiem bijuši populārākiem gabaliem, un tad mēs sapratām, ka tomēr gribētu to nišas mūziku paspēlēt, lai iedot cilvēkiem, man liekas, kaut kādu jaunu bišķiņu skatījumu uz mūziku, un kāpēc mēs to arī sākām, tāpēc, ka Rīgā ir, man liekas, divas galējības, ir vai nu super pops, vai arī super hard undergrounds, un tad nav nekāds middle grounds, un tad mēs tā kā uz to middle ground vairāk. Un es domāju, arī tieši šobrīd mēs redzam arī pasaulē tādi movementu, community aizvien vairāk attīstās, jo mēs nerunājam tieši par to, kā tu saki, Instagram DJiem, kuri tur pops EDMs un tas, ja? Un tad ir otrs tiešām, kā teica, undergrounds, kur ir tehniķis, vai ne? Un tumsonība. Bet negribās vienmēr līdz pagrabos iekšā. Jā, tieši tā. Mēs arī visādi pasākumos, ko mēs organizējam, mēs tagad cenšamies bišķi vairāk gaismu parādīt to tādā kvalitīvākā veidā. Jā. Bet jūs paši ar video nodarboties, bet kur tad, kā jūs iemācīties dīdžejot? Vai sākumā bija pasākums, pēc tam sapratāt, ka vajag arī pašiem būt aiz pults, vai kā tas nāca? Pirmajā pasākumā, ko mēs taisījām, mēs laikam paši 9 stundas kopā spēlējām. Jā, bija 9 stundas sets, jā. Tad vēl nebija tāds koncepts. Bet jūs iemācījāties kā pašamācības ceļā? Mēs, man liekas, vienmēr to laikam esam darījuši. Bija kaut kāds savējās draugu balītes, kaut kur vienmēr kaut kādi mazie kontroleri bijuši. Naturāli evolvojies mums visām. Jā, un mēs arī, kā Emīls jau minēja, mēs sākām uz mazajiem kontrolieriem plus ar datoru. Tad mēs sapratām, jā, mēs gribējām pirmajā pasākumā likt iMacu un reāli tā kā spēlēt iMacu likās rēcīgi, jā, jo man īstenībā nebija dators, man bija tikai iMacs un tad es domāju, jābrauc ar iMacu, bet plēnām mēs pārgājām uz jau CDJiem un sapratām, ka ir arī skaņas, diezgan pamatīgas skaņas atšķirība tā kā tajā kvalitātē, plus arī tu vairs neizskaties tik smieklīgi, ka tu esi atnācis ar savu kontroleru. Runāju par iMacu vispār pirms kādiem 12-13 gadiem bija vai nu Kubā vai kaut kādā citā klubā tieši DJ konkurss, kādreiz tāda notikās. Un tur bija čalis, kurš nospēlē drum bassu ar iMac 21. Man arī kādreiz bija, es neesmu spēlējis ar iMac, man bija vienmēr iMac, man nebija nekas cits, un es arī vienā brīdī domāju, kāpēc nevarētu tieši paņemt iMac līdzi. Bet kas notiek? Nu, tātad vienreiz ceturksnī skaļš tusiņš priekš latviešiem, arī ar gan pašmājām mūzikas DJ selektoru, gan ārzemju.
Kāds pašaks teikt, ka būs nākošais šogad? Nenoslēdzošais. Vai šī gada noslēdzošais? Penthouse 6. To mēs vēl nezinām, laikam, vai noslēdzošais, bet nākamais būs diezgan drīz. To mēs vēl nezinām, un arī īstenībā vienmēr mēs to arī, es domāju, ka nekad nezināsim, jo mūsu tas koncepts ir tāds, ka mēs gribam iet tajās unikālajās lokācijās, kaut kādās nākamais mums ir it kā Palladiumā, bet mēs pieņēmām lēmumu Palladiumu pārveidot līdz nepazīšanai un uztaisīt viņu vairāk kā amfiteātri, ne tik ļoti kā koncertu, ko mēs esam ieraduši Palladiumā redzēt. Un attiecīgi mēs pieņēmām lēmumu, ok, šī būs pietiekami interesanta lokācija, mēs ar viņu varam pastrādāt. Arī Hanses Perons varbūt nav pietiekami interesanta, teiksim, lokācija tādā ziņā, ja mēs ietu lielajā koncertu zālē, bet mēs paņēmām foyer un pārveidojām to. Nu, kad iedod cilvēkam kaut kādu to viņu zināmu vietu, bet tu viņu parādi no kaut kādas citas tās gaismas. Un arī, kāpēc mēs nezinām par mūsu nākamajiem pasākumiem, kā mums pasaka, jā, lokācijai mēs ejam uz priekšu, un parasti tas ir kaut kādu mēnesi, pusotru pirms pašu pasākumu, un tad mēs ritīgi raujam līdz tam. Mums nav tāds, ka mēs gada sākumā tagad noliekam 3 lokācijas, 3 vietas. Diezgan sarežģīti. Mēs tā kā paši brīžiem šaujam galvā ar to, ka katru reizi pagaidām jaunā lokācijā. Jā, tas mums aizņem vairāk laika un domāšanu. Tieši mūsu cilvēku daudzumam, tieši vīzijā, kā mēs gribam, tur brīžiem sanāk iebuksēt. T-Studio arī ir bijusi daļa no jūsu pasākumiem, un man patikās redzēt arī, ka jums ir production manager, jo jūs divi to nevarat iztaisīt. Ne? Jo jums ir Instagrams, jums ir grafiskais, jums ir DJ, bet jums ir kāda šīs tehniskās puses, kas skaņa, gaisma, artisti. Jā, pastāstiet par to, ka tie ir draugi, ar ko jūs ikdienā strādājat vēl? Nu, kaut kur mēs vienkārši saprotam, ka kaut kādā brīdī, ja tu gribi attīstīties un arī pārāk daudz sev nenorakt ikdienu, ir kaut kādās lietās atstāt tādu vairāk vīzijas skatu, kur tu gribi iet, tad ir kaut kādas lietas, ka jāiedod citiem. Mums pirmais pasākums, mēs tieši šodien vēl mums bija cita tikšanās saistībā ar nākamo pasākumu. Mēs tieši stāstījām par to pirmo pasākumu. Mēs principā vedām pilnīgi visu paši, tā kā likām visu paši. Un es atceros, ka bija durvis varās vaļā 9 uz pasākumu, un Emīls vēl 9:15 karina kaut kādas kastes augšā, un tā kā pilnīgi pārsīts, un vēl jābrauc mājās dušā. Un viss tas, un tad mēs sapratām, ka mēs šitā nevaram turpināt, jo mēs gribam izbaudīt to procesu, un pa lielu mēs nebijām necik gulējuši uz iepriekšējo pasākumu, jo mēs vienkārši visu laiku kaut ko bijām darījuši. Un beigās tu vienkārši tik izsūkts, ka tev tas pasākums pašam pa lielam tev riebjās vienkārši tas viss. Un mums ļoti noveicās, mēs piesaistījām Anniju, kas ir profesionāla pasākuma producente, un viņa ir vienkārši super arī komandas biedrs tādā ziņā, ka tas nav nevienam par nekādu baigo naudu, tas ir vairāk par to, ka gribās iztaisīt foršu un gribās izdarīt foršu, un tad maksimāli tos cilvēkus komponēt kopā tādus, kas tiešām iet uz to. Par kopēju rezultātu, par to. Jā. Jūs paši arī veidojat kāds mūziku, savu unikālo? Producēšanā pagaidām vēl noticis pieskārties. Bet interesēties vispār tā vispār? Interesēt, bet nav laika tam vienkārši to kost cauri. Brīdī varbūt sanāk pieskārties. Kas ir jūsu ikdienas darbs šajā video sfērā? Jūs kopā strādājat? Un Penthouse ir tas jūsu koprojekts? Mēs dažreiz strādājam kopā, bet mēs pārsvarā strādājam atsevišķi, jo mums īsti nekrustojās tas mūsu laikam tas darbības lauks. Es vairāk kā producents strādāju uz kaut kādiem lielākiem projektiem. Emīls vairāk ir operators, un tad mēs parasti producents ir operators, kad mēs strādājam kopā. Tas ir tā. Jūs tiekaties savās ballītēs un tajās sapulcītēs, kur jūs Mēs tiekamies gan katru dienu, anyways, jo mēs esam vienkārši draugi jau no bērnības, bet tas darbs vienkārši ikdienā ir kļūst tik daudz arī, ka bieži vien arī pasākumiem gribētos daudz vairāk pieslēgties, bet vienkārši nesanāk tam laiks, jo es esmu arī ģimenes cilvēks pie reizes, man tikko bērns piedzima, tā kā es nevaru pilnvērtīgi pilnīgi visu tur, to apvienot un vēl sākt rakstīt mūziku, tas vispār būtu crazy. Emīls ir viens no, vai arī galvenais projektam Tujatīvs. Tujatīvs bija pirms Penthouse pasākumiem. Es laikam, ka bija pirms Penthouse, jā. Jūs tur kopā darbojaties, vai tas ir tas unikāls single projekts? Tas bija. Un pastāst, kas tas ir? Tas ir... Bairis jau laikam, ka nav. Šogad... Skaļums un... Kaimiņu vispārējais. Bet te bija vismaz 4-5 vasaras ar... Tāda nopietnākās laikam bija 2 vasaras. Pēdējās 2 bija tāds, ka to jau var saukt par festivālu. Pirms tam tā bija Ballī draugiem. Pēdējā 2 bija, bet tas tik un tā bija tā semi-privāti un tas pludmalē, kur īsti tādas lietas nevar darīt. Bet...
tika darīts. Jā, žēl, īstenībā tas bija kaut kas ļoti unikāls, man liekas, un rīdīgi krūts koncepts, kurā, jā, kas nav Latvijā, neviens to nedara Latvijā, tāpat kā neviens netaisa, man liekas, tāds pasākums vai līdzīgs kā Penthouse, un arī tas bija unikāli, un, man liekas, klasiskā Latvija vienkārši viss vienmēr nobeidzās ar konservatīviem, atdurās par konservatīviem cilvēkiem, kuri vienkārši tieši tāpat kā mums ar lokācijām bieži vien pārliecināt cilvēkus, kas ir, piemēram, liela daļa ir valsts iestādes, kurās mēs gribam iet iekšā, vai ne, un pārliecināt cilvēkus, tas ir crazy. Mums būs nakts pasākums līdz 6 rītā. Nu, tas vienkārši liekas tādam cilvēkam vispār prātam neatveram, kā tas ir iespējams. Jā. Ir arī dažreiz, kad ir pretī labi gadiem. Jā. Jo, kaut kādā brīdī jau sanāk, kad ir kaut kāds iestāds, kur jau mūsu vecuma cilvēks sāk lēnām strādāt. Jā. Tas pats arī filmēšanas lietās. Jā, tā kā pamani, kad arvien vairāk nomainās tā paaudzes, un ko līdz tev pretī ir kaut cik vienaudzes, tad uzreiz tu vari atļauties daudz vairāk darīt, un beigās visi īstenībā ir priecīgi, un nekāda kaita nav nodarīta. Emīls ir spēlējis pie manis šeit Coffee Meets Whisky. Gan solo, gan back to back, kā ar Gustavu, tu spēlēji arī atsevišķus viens, vai es vienmēr es tev redzēju, esmu kopā kā zem Penthouse? Ar Emīlu, jā. Jā. Es kaut kad man bija kaut kādi projekti, ko es paņēmu paspēlēt, bet tas pārsvarā ir zin kā, bieži vien es iebežos ar fona mūziku, ķipa, ka man jāspēlē fona mūzika, neviens nedejo un tā. Pēc tam to darīt, jā, man patīk tā sajūta, ka ir riktīgi daudz cilvēku, visi dejo un visi ir into it, un tad mēs mēdzam sadalīties, jā, un par cik Emīlu, man liekas, bišķi vairāk laika ņemot, vairāk viņam no ģimenes, tad man tās naktis izbrīvēt, lai es varētu spēlēt, tas ir... Bērns, viņam nav ģimene, ir, jā, bet bērns ir, bet jā, ok. Labs? Nu, tad tuvākais pasaukums oktobra sākums, un jūs tā kā vienmēr esat palikuši pie tās vienas skatuves, vienkārši tas pasākums ir garāks, jā, tur iet, bija bijuši kaut kādi klusāki un skaļāki afterīši, jā, pēc tam, nu, ja tiem, kam vēl palikuši enerģija. Prīpārtīs arī Backdoor marketā, kas arī. Jā, jo jums bija arī prīpārtīs uz jumta, jā, kā iepriekš, ne? Francis Peronam bija prīpārtīs uz jumta, tagad būs prīpārtīs tieši Backdoor marketā, ka principā mēs to varētu nosaukt tādu nedaudz Pēras ielas festivālu. Jā. Jā, nu jā, te, kas zina, kas vēl uz Pēras ielas, jā, tie... Abas tā sanāk uz vienas ielas tā kā. Jā. Tā kā jūs esat uz Pēras ielas, tad jūs mūs dzirdēsiet noteikti. Ideāli. Cerams, ka nekā. Un tad būs arī ārzemnieki? Būs noteikti, jā. Ko mēs vēl nepateiksim, kas tieši tas būs, jā. Ko mēs gribam atvest, piedienos mēs to gribam iet. Mēs uzlikām diezgan ambiciozu, teiksim, sarakstu, mēs skatāmies, kas ir pieejams un tā, un mēs tā kā lēnām gribam uzkāpināt to izmēru, kas ir tas international mākslinieks līdz tam, kad mēs varam atļauties vienā reizē vienkārši paņemt kaut kādu tādu vārdu, kas mums actually arī pārdod biļetes. Pa lielam mēs šobrīd tu vari paņemt jebkādu... Mēs zināsim undergroundiņā to artistu, viņam tur varbūt 5000 sekotāji, Muzons Productions ļoti labs, bet pārējiem, viņš nezina, viņam nerezonē. Tieši tā, tie artisti arī pat 10, arī tik daudz, priekš citiem nauniem, ja. Tāpēc, jā, Latvijā ir jāizglīto, un tas ir labākais, ko es arī daru. Kāpēc mums kaut kādā ziņā kaut kas sanāk, un tā ir pašreklāma, ar ko tev ir jānodarbojas beigās. Artists tev jā, tu stāsti vienkārši. Pašam jāmāk būvēt stēpes to pasākumu, un tad varbūt kādā brīdī tie cilvēki sāks plakāt. Tas arī man jūsos patīk, kad jūs esat arī organizatori. Es pats sāku DJ 2008. gadā, jau 15 gadi gan arī, un arī taisīt dažādas pasākumus dažādās vietās, un pats gāju tieši te visam cauri, kad saskuros, ka tajā viņu nevar, tur atkal neatbilst formātam, un tad tu mēģini viņus skolot, mācīt un vispārējo darīt. Tā kā liels paldies jums abiem, ka jūs būvējat šo te Rīgas scēnu un izglītojat, un es skatos arī ļoti labi sanāk. Tā kā baigie maleči man pašam draugi ir jautājuši, kas šie pa puišiem, kāpēc šie pasākumi ir tik labi. Saku, redzēt, jaunās asins, jauna domāšana, pareizā domāšana, pareizais virziens, un tas viss strādā. Tā kā maleči. Paldies jums, ka jūs atnācāt, padalījāties ar informāciju. Es domāju, daudz nezināju, kas ir Gustavs un Emīls zem Penthouse. Tā kā tiksimies oktobrī un citos pasākumos. Lai tālu skan jūsu pasākumu. Paldies. Jā, tā kā čau. Paldies. Jā, paldies jums. Un sako mums līdzi tuvākiem aktualitātēm Instagram kontā, Facebookā un, protams, tiekamies šeit, Baznīcas ielā 20. Čau, čau.